Lielvecavas muižas zālē fotogrāfijās un planšetēs ar izvērstiem aprakstiem apskatāms Igaunijas kultūra vēsturiskais mantojums, kas joprojām turpina ierakstīt jaunas rindiņas vēstures hronikā. Tās ir muižas, kurās joprojām darbojas skolas. Vispār bērni dzīvo kā Rundālē. Urmanu muižu šitā es esmu pati bijusi. Vienkārši 89 bērni. Pasēdies kāds interjers. Pēc 1919. gada Igaunijā skolas iekārtoja vairāk nekā 1000 muižās. Mūsdienās tādas ir 70 un dažās zinības apgūst vien 38 bērni. Pastāvēšanas noslēpums gan esot gaužām vienkārši - valsts attieksme un spēja sadarboties. Šajās Igaunijas skolās ir divi saimnieki. Viens ir šis mācību spēks, kas nodrošina visu mācību procesu, kas ir direktors, un savukārt otrs vadošais darbinieks ir tieši tas, kas strādā ar šiem saimnieciskiem jautājumiem, ne tikai tādā izpratnē, ka tie ir tīri saimnieciskie jautājumi, bet tie ir tiešām koncentrēti uz turismu. Un turismu grupas bieži vien ierodās arī mācību procesa laikā. Latvijā 90. gados skolas bijušas ap 150 muižās, 2009. gadā 110, bet pašreiz muižās palikušas ap 90 mācību iestādes. Zaļā muiža ir viena no 7 Jelgavas novada muižu skolām. Bieži vien kultūras vēsturisko mantojumu dažkārt var uztvert kā slogu, bet mēs kā izglītības iestāde to vienīgi uztveram kā pozitīvo momentu, jo tā ir audzinošā vērtība. Un tās vērtības, ko mēs varam jauniešiem dot, vēsturiskās izziņas avots, interjera elementu izziņas avots, jo mūsu izglītības iestādē mēs mācam un piedāvājam apgūt izglītības programmu restaurācija. Un mēs skolas kolektīvs, darbinieki, administrācija cenšamies saskatīt muižā kā vērtībā vairākus instrumentus, kurus mēs varam izmantot papildus izglītošanas procesam. Pārņemot pieredzi no Igaunijas, plānots veidot arī īpašas darbnīcas. Un Igauni savā skatījumā un skola muižā pilī ir gājuši mazliet lielāku soli uz priekšu. Mēs esam tikai sākumā. Igauniem vairāk tiek domāts par šo iespēju sabiedrībai piedāvāt šos turismu pakalpojumus skolās, un arī restaurācijas programmā, ko mēs skatījāmies perspektīvā, lai varētu attīstīties kokapstrādes darbnīcas, kas ir arī mūsu skatījumā, mūsu izglītības programmā ieviešams kā jauninājums. Tās kokapstrādes darbnīcas būtu kam tikai audzēkņiem, jeb viņas būtu kaut kā arī sabiedrībai pieejams? Tas viennozīmīgi ir domājams par to, ka arī pieaugušo izglītībai, jo igauņu kolēģiem šī apmācība ir mūža garumā. Mūža garumā tad piedāvājot cilvēkiem, jau arī senioriem, apgūt šīs prasmes restaurācijā. Lielākais mīnus ir dārgās muižas uzturēšanas izmaksas, tāpēc skolas vadība cer, ka nākotnē vēl būs iespējas saņemt Eiropas fondu atbalstu muižas restaurācijai. Zaļnieki ir vienīgā izglītības iestāde, kur zem viena jumta apvienoti visu vecumu bērnu un jaunieši, sākot no bērnu dārza vecuma. Tomēr visbiežāk muižās atrodas mazās lauku skolas. Igaunijā no 2004. līdz 2015. gadam ar Eiropas Savienības atbalstu atjaunotas 14 muižu ēkas, kā arī īstenot tikpat daudz attīstības projekti.